Sveiki! Paldies visiem, kas pieslēgušies, un paldies visiem, kas par sapratni, ka jums bija jānomaina linki. Ja gadījumā jūs redzat kaut kādos kopējos čatos, kur kāds cilvēks jautā, tad lūdzu izmantojiet šo linku un viņiem pārsūtiet. Vai ja jūs ziniet, ka jūs iepriekš esat jau devuši kaut kādu informāciju par to, kad ir šāda saruna, un jau iepriekš bija sūtījuši linku, tad lūdzu vienkārši samainiet to esošo linku, ko es jums tagad biju pārsūtījis. Pēc 1 minūtes sāksim. Vai jūs mani dzirdat, un vai jūs redzat prezentāciju? Jā. Šodienas tēma ir kopīgais īstenībā tas sarunas mērķis, ir vienkārši, ko mēs varētu darīt šajā periodā, kad mums tagad basketbola sezona ir beigusies, un kā mēs varam palikt labāki līdz nākamajai sezonai. Par to mēs arī parunāsim, bet nebūs tikai saruna par to, ko tieši mēs varam darīt, bet mēģināšu arī pastāstīt, kāpēc mēs tā darīsim. Plāns būs, kāpēc sacensības ir svarīgākas par treniņiem mums, bet īstenībā tā nevajadzētu būt. Ieteicu vairs treniņus un sacensības spēļu attiecībā ātri, jums ieskicējuši, kāda mums ir. Un tas būs tāds ievads, lai pamatot, kāpēc mums vasarā būtu jādara varbūt pavisam kaut kas cits, nekā mēs esam paredzējuši darīt sezonā. Un pa vecam posmam nedaudz vairāk arī to ieskicējuši. Beigās atstāja laiku diskusijai, bet droši, ja jums liekas, ka jūs gribiet uzdot jautājumu, jūs varat noteikti mani pārtraukt, mēs neesam daudz. Ja jums ir kaut kāda vajadzīga precīzāka interpretācija, kas jums vairāk varētu noderēt vienkārši tieši jūsu darbā, vai jums ir kaut kāds tagad jau ieskicēts vasaras grafiks, un jūs zināt, jūs būs nometne tajā un tajā laikā, jūs būs tik dienas, ja jums gribas vairāk skaidrāk kaut kādu, jo man būs plāna skice, bet ja jums gribās kaut ko skaidrāk zināt, tad jūs noteikti uzreiz jautājiet, es jums uzreiz precizēšu. Sacensībām ir tādi 3 lieli mīnusi. Viens mīnus, kad sacensības var aizņemt ļoti daudz laika. Jāņem noteikti būt vērā ne tikai tas brīdis, kad mēs esam spēlē, bet arī tajā brīdis, kad mēs dodamies uz spēli, dodamies prom no spēles, sagatavojamies uz spēlē. Un iespējams, ja spēle ir pēcpusdienā, tad visa pirmā dienas daļa tiek pakārtota tā, jo es zinu, kad man pēcpusdienā ir spēle. Svarīgs ir arī spēles laiks, cik spēlētājs var nospēlēt, un tādā veidā, jo mēs kā spēli, mēs uztveram kā attīstību, ka mēs varam palikt labāki. Un spēlē tikai 5 spēlētāji, un tas laiks uz visiem sadalās. Un arī visi tie, kas, protams, ir spēlētāji, kas neiziet laukumā, vai spēlētāji, kas spēlē mazāk, kuriem arī svarīgi domāt par attīstību. Un vēl arī tie, kas iziet laukumā, kuri spēlē, bet bumba beigās ir viena. Tad cik ilgi bumba turās pie rokas un cik lēmumi jāpieņem ar to bumbu rokās šajās spēles situācijās. Tad 3 lielas lietas, kāpēc par sacensībām vajadzētu domāt, vai tā tiešām ir lieta, kādā veidā mēs varam attīstīt savus jauniešus. 2 pasaules smagsvari. Jūs varat redzēt, cik tad viņi pieskarās bumbai vidēji spēlē. Nikola Jokičs, augstākais rezultāts no visiem spēlētājiem 2003.-2004. sezonā 100 reizes pieskarās vidēji spēlē. Tas ir super daudz. Spēles laiks ar bumbu vidēji spēlē Luka Dončičs 8 minūtes 30 sekundes. Pārliecinoši vairāk kā jebkuram nākamam spēlētājiem. Ja mēs paskatāmies uz šo skaitli, tad noteikti jebkurā treniņā, pat treniņā, kuru mēs kā treneris beigās sakām, ok, tas bija slikts treniņš, mēs varējām labāk. Noteikti katrs no mūsu jauniešiem vairāk reizes pieskarās bumbai, tāpat arī noteikti vairāk pavada ar bumbu šajā treniņā. Ja mēs paskatāmies uz mūsu zvaigzni,
Pieskārienu bumbai ir apmēram 47 reizes, un spēles laiks ar bumbu tikai 1 minūte un 18 sekundes. Jūs paši kā treneri saprotat, cik daudz šādā laikā ar bumbu var attīstīt. Skaidrs, ka basketbols nav tikai spēle ar bumbu, basketbols nav tikai spēle bez bumbas ļoti daudz, bet tajā pašā laikā, lai mēs attīstītu kaut kādas prasmes, kas ir saistītas ar bumbu, noteikti sacensību laikā to nevar izdarīt. Un, mēs varam skatīties uz jauniešu vecumiem. Noteikti tas mainās arī no taktikas, kādu mēs spēlējam, bet skaidrs, ka jauniešu basketbolā kļūdu skaits ir lielāks un daudz grūtāk ir pieturēt bumbu, jo nav tik labas tehniskās prasmes, un šie spēles laiks ar bumbu varētu vidēji būt vēl pat mazāk. Atgādināšu, kas ir agrīnā specializācija, jo no tā izriet, kāpēc mēs vasarā darām to, ko es jums stāstīšu. Tad kritēriji ir vairāk 8 mēneši vienā sporta veidā, un no citiem sporta veidiem aiziet izvēlēties vienu kā galveno. Tad viens no pazīmēm, kad šis jaunietis, viņš ir paaugstinājis savu riskus, tā kā ka viņš agrīni specializējies un pārlieku daudz domā par vienu sporta veidu. Nākamie nosacījumi, lai mēs varētu veselīgi attīstīt, ir mazāk par 16 stundām nedēļa organizētas aktivitātes, kas īstenībā ir ļoti daudz. Tāpat, ja mēs paskatāmies uz 16-gadīgu jaunieti, kurš trenētos piemēram 15 stundas nedēļā, tās ir īstenībā ļoti liels stundas, īpaši, ja viņš iet uz skolu un mācās. Organizētas aktivitātes mazāk stundas nedēļā nekā jauniešu vecums, organizētas aktivitātes pret neorganizētākām aktivitātēm ne vairāk kā 2-1 un vismaz viena brīva nedēļa bez organizētas aktivitātes. Tie ir tie galvenie kritēriji. Ko FIBA saka par spēļu skaitu? Dažādos vecumos, es kā piemēru vairāk ņemšu 14-16 gadīgus, jo šī brīža jaunieši ir vairāk, kuram tieši Latvijās pievērš uzmanību, un ar kuriem mums sanāk vairāk arī strādāt. Tad tās ir 45 līdz 55 spēles vidē, respektīvi jaunākā vecumā 45, vecākā 55, bet tas nenozīmē, ka 14-gadīgais nevar spēlēt 55, ja viņš ir gatavs tam. Ja viņa prasmes ir pietiekamas un viņa emocionālais briedums ir pietiekams, tad viņš varētu būt tik daudz spriedzes situācijās. Tikpat labi viņš varētu nospēlēt 55 spēles. Tāpat arī par 16-gadīgu viņš tikpat labi varētu spēlēt arī 45 spēles, ja viņš emocionāli nav tam gatavs, ja viņa prasmes nav tur, lai viņš spēlētu basketbolu tik daudz gada laikā. Ja paskatāmies Latvijas statistiku, kas bija līdz februāra beigu mēnesi, ieskaitot februāri šajā sezonā, dažādos vecumos, U16 īlašu kandidātu spēļu skaits nav zināms, jo tas nebūtu objektīvi, jo Latvijā spēlē liela daļa šī vecuma spēlētāji spēlē ārzemēs. Sorry, Ivar, var jautājumu? Droši. Cik ir spēle? Viņš var nospēlēt 10 minūtes, viņš var nospēlēt 25 minūtes. Mēs to skaitām kā spēli. Man viens nospēlē 35 minūtes, otrs 10, bet abiem ir viena spēle, bet idejiski jau tas ir pavisam divas dažādas lietas. Jā, tā ļoti pareizi saki, un respektīvi literatūrā mēs to saprotam, ka tā ir spēle, jo, kā es pašā sākumā iesāku, kas mīnus ir spēlei, ka, piemēram, uz spēli ir jāgatavojās, uz spēli ir jābrauc, tas sagādā varbūt pat lielāku spriedzi tam 10 minūšu spēlētājiem nekā īstenībā tam 35 minūšu spēlētājiem. Un vēl varbūt 35 minūtes. Labs iespraudums, zinu pēc pieredzes, ka tā ir pats pēc savas. Man liekas, Krišs, tu jaunatnē diezgan daudz spēlē ar bumbu. Pirmajos gados. Nē, bet jautājums, kas tiešām interesē. Jā, bet tas ir viens un tas pats, un tiešām tā pati spēle, bieži vien viņa nerada to lielāko stresu. Tas, ko gribu jums izstāstīt, ka viņa neattīsta. Viņa varbūt attīsta to vienīgo spēlētāju, kurš visu laiku spēlē ar bumbu, bet ja trenerim ir vairāki spēlētāji un ir vairākas opcijas, beigās sanāk, ka visiem pietrūkst vispār tie pieskārieni. Bet uztraukums ir noteikti visiem. Arī tie spēlētāji, kas sēž uz soliņa ar uztraukumu. Cits negrib nemaz nokļūt laukumā, cits, ka uznāk vienkārši ļoti uztraucies, un tas rada to stresu un arī to nepatiku un nevajadzīgo. Bet tas nav
to nevar vispārināt, tas noteikti no visiem. Mēs varam atsevišķus gadījumus, kas vienkārši tikai bauda to un var redzēt, ka viņš tikai pilnu enerģiju darbojas tikai spēlēs, nekur citur enerģiju viņam nevar dabūt. Nevajag vispārināt, bet tā, ja mēs skatāmies uz to visu masu, kas mums ir komandā, tad noteikti spēle ir elements, kur ir grūti attīstīt vienkārši basketbola prasmes. Pa Latvijas situāciju, U15 izlašu meiteņu, U16 meiteņu, U15 puišu kandidātu sarakstu, tā reālie dati. Latvijā meitenēm ir nedaudz sliktāka situācija nekā puišiem. Vidēji nospēlētais spēļu skaits 5 mēnešos ir meitenēm 43, piemēram, U15 vecumā puišiem 32, vidēji mēnesis 8,6, un mēs pareizam arī uz 8 mēnešu noteikti. Šie skaitļi ir vairāk nekā FIBA iesaka. Okay. Šie FIBA skaitļi ir arī aptuveni, viņi ir daloties vairāku valstu vienkārši pieredzēs, varbūt viņi nav super precīzi un nav pamatoti vienkārši no tāda mentāla aspekta, bet noteikti tas ir jāņem pa pamatu kaut kādam, ja mēs skatāmies, ja mēs domājam par veselīgu attīstību. Bet tie ir vidējie skaitļi. Jāsaprot, ka šajos vidējos skaitļos ir spēlētāji arī, kas nospēlējuši ļoti maz dēļ traumām. Ļoti maz. Varbūt 10 spēles. Un, ja mēs skatāmies uz rekordistiem mūsu valstī un sareiķinām tos 10 mēnešu sezonu, jo vasarā lielākajai daļai ir arī izlašu spēles, un ir pārbaudes spēles, un ir vasara turnīri, tad šie spēļu skaiti meitenēm rekordistēm varētu būt ap 134, un puišiem rekordisti ir ap 110. Tas nozīmē, puiši apmēram 2 reizes vairāk nospēlē nekā FIBA ieteiktās vadlīnijās, un meitenes pat vēl vairāk. Par meitenēm skatoties uz šiem skaitļiem, liekas, ka nav daudz dienu vispār gadā palikušas, cik mēs varam attīstīt vēl vienkārši kādas citas prasmes. Nav runa tur tikai pa basketbolu, bet runa arī par visām pārējām prasmēm, kas vispār vajadzīgas, lai bērns varētu vienkārši ilgtermiņā domāt par kaut kādu kvalitīvu dzīvi. Bet tas bija šī brīža. Es centīšos šādus skaitļus izvilkt katru gadu no gada, paskatīties, un mēs varēsim redzēt, vai kopumā šī situācija uzlabojas vismaz. Jo pārsvarā šie izlašu kandidāti, šie labākie bērni, viņi ir tie bērni, kas nospēlē visvairāk šīs spēles, jo viņi spēlē vairākās vecuma grupās, vairākos turnīros, izlasēs, un no viņiem prasīs tiek vairāk, visvairāk. Kas tad ir treniņš? Atcerieties, ka treniņš viņš sastāv no daudzām lietām. Es vairāk ieliku no fiziskā skatu punkta, bet ja varētu atsevišķi vienkārši sadalīt arī no basketbola lietām, viņš šeit, piemēram, basketbola tehnika, ātrums, izturība, mentālā puse, taktika, spēks. Noteikti tur vēl vairāk tālumās redzēt vēl vairāk spainīšu, vienkārši pašiem kaut kas ienāk. Mēs varam sadrumstalot basketbolu arī sīkākos elementos un gan runāt par komandas taktiku, par individuālo taktiku un arī tehniskās izpausmes. Mēs varam runāt atsevišķi par metienu, kā piespēli un tā tālāk. Un tas viss būtu jāietilpst treniņā. Bet mūsu treniņš, bet mums ir jātrenējas. Noteikti padomājiet, ja paskatās uz visām tām lietām, cik daudz no šiem elementiem mēs varam attīstīt spēlē. Cik mēs varam attīstīt, piemēram, mūsu komandas līderiem, un cik mēs varam attīstīt vienkārši no šiem spēlētājiem, kas ir uz soliņa. Ja, un tad, tāpēc es iesāku šo sarunu vairāk, vienkārši, lai pastāstītu, cik daudz mēs spēlējam un varbūt cik sacensības nav veselīgi un nav ilgtermiņā vienkārši skatījums uz mūsu jauniešu attīstību. Lai mums būtu vairāk kā treneriem jādomā par to, kā mēs viņus visu cauru gadu trenēsim. Un varbūt atsevišķos brīžos mums ir sacensību periodi aktīvāki, kā piemēram šobrīd fināli, un tas noteikti ir vajadzīgs kaut kādi atskaites punkti, un ne tikai dēļ rezultāta, kāds ir vietu sadalījums, bet vairāk kā mūsu komanda reaģē, piemēram, pie kaut kādām stresa situācijām, vai mēs gadā esam gatavojuši kaut kam tādam. Bet, vai arī, piemēram, vai tie tehniskie vai taktiskie elementi, ko mēs esam mācījuši treniņos, viņi īstenojās vienkārši kaut kādā periodā gada. Tie ir tādi atskaites punkti, nevis tam vietu sadalījumam jābūt tik lielai nozīmē. Tad es papētīju bišķi sīkāk, un ja mēs skatāmies uz 16 meitiņu treniņu sadalījumu atkarīgā no stundu skaita treniņā,
Es paņēmu kā piemēru, jūs augšā varat redzēt atšifrējumu, zaļā krāsa basketbols, zilā krāsa fiziskā saudība 180 minūtes nedēļā, tas var būt gan 2 treniņi nedēļā, piemēram, pa 90 minūtēm vai 4 reizes nedēļā mikrodozējot pa 45 minūtēm, bet tas ir tas vajadzīga minūšu daudzums, lai mēs varam domāt par jauniešu attīstību. Tad nav jābūt atsevišķam treniņam, tas tikpat labi var būt pirms basketbola sadaļas, vienkārši mēs dozējam pa 20 minūtēm, pa 30 minūtēm katru treniņu vai treniņa beigās kaut kādas lietas. Tas nav tik būtiski, bet tam kopējam apjomam vajadzētu izskatīties tādu. Ja skatāmies pa nedēļu, 14 stundas nedēļā trenējas, jūs varat izskaidīt, cik jūsu jaunieši trenējās. Ja kādam trenējās 14 stundas, jūs man sakiet, ja tas ir iespējams. Es domāju, ka skolniekiem tas ir ļoti, ļoti grūti izdarāms, ja viņi arī trenējas rīta stundās. 10 stundas nedēļā tiem aktīvākiem bērniem tas ir reāli treniņu stundas. Un pieļauju, ka noteikti ir stundas, ka mēs arī 8 stundas trenējamies, bet es atstāju pie 10 stundām. Ja mēs skatāmies uz 14 stundām, tad tā basketbola sadaļa, tas zaļais, arī pie 76 spēlēm, cik ir U16 meitenēm vidēji, ir diezgan daudz laika tā zaļā. Ir diezgan daudz laika arī trenēt to basketbolu. Ja kaut kādas tehniskās lietas, es domāju, ka tur mēs varētu ielikt vēl kaut kādu sadaļu, piemēram, mentālā pusi. Psiholoģiju, mēs izglītojam tos bērnus, jauniešus, mēs kaut kur ejam, skatāmies kaut kādu muzeju, teātri, vēl kaut ko izdomājam, kaut kādu aktīvu pasākumu kopā, kur kaut kādas pamācošas lietas mēs varam izstāstīt bērniem. Ja mēs skatāmies uz 10 stundām nedēļā, kas ir tā reālāk, tad šai basketbola sadaļai jau paliek mazāk laika, bet arī nav tik traģiski, es domāju. Ja tur ir kaut kāds procentāls sadalījums, jā, šis spēļu skaits vidēji gadā ir par daudz, 76, atcerās, vadlīnijās bija 55, bet tomēr ir kaut kāda laiks, vismaz kaut kā. Bet ja mēs skatāmies mūsu rekordistus, un tas nav tikai tur 1, bet kādi 5 bērni, un ja mēs skatāmies 10 stundām nedēļā, kur ietilpst iekšā arī visas basketbola slodzes, kā spēles un tā tālāk, tad, ja mēs izpildām pilnvērtīgi fizisko sadaļu, tad tā basketbola sadaļai nepietiek laika. Protams, es jau gribētu, lai visi bērni izpildu to fizisko sadaļu, bet jāsaprot noteikti, ka šajā gadījumā noteikti fiziskā sadaļa ir tuvu nulei, un tad pārējais laiks atliek vienkārši tā kā basketbolam. Sanāk, ka gan spēlēs mēs skrienam un ir basketbols un kaut kādā fiziskā sagotība, un arī treniņos mēs skrienam un attīstam basketbolu, un cerams, nevis treniņos tikai spēlējam basketbolu, varbūt spēlējam mazās grupās, lai pēc iespējas vairāk pieskārienu būtu, lai tiešām daram tehniskos elementus kaut kādus attīstam, lai arī būtu mazākās grupās. Un pēdējais manam ievadam ir, kāda tā būtu tā rekomendējošā treniņa attiecība. Ja mēs skatāmies uz 15-gadīgiem sacību skaitu par organizētu treniņu attiecību, es pieminēšu, ka šis ir organizēti treniņi, nevis neorganizēti treniņi. Jo neorganizēti treniņi viņam varētu būt pēc iespējas īstenībā vairāk un pēc iespējas dažādāki, bet organizēti treniņi, ko pieaugušā uzraudzībā vai ko treneris stāv blakus, tā attiecība varētu izskatīties 1:3, tas būtu slikti, 1, 2, 3, 4 nedēļas, visas nedēļas, vienalga, kad mēs to darām, vienu nedēļu, tikai otru, un tas vairāk vai mazāk ir šobrīd, kad ir kaut kāds turnīrs, sabraukums, tad šī attiecība tā arī izskatās. Tas nebūtu vēlams, bet tāda mums ir šī situācija, tāda ir mūsu izspēles kārtība turnīros, un mēs nevienmēr to varam darīt. Okay. Ja mēs skatāmies uz ideālāku attiecību, tā būtu 1:6. Arī nevajadzētu būt tā, ka viņi ilgāku laiku vispār bez spēlēm un, piemēram, nospēlē vairākas nedēļas pēc kārtas, kad mums ir, piemēram, varbūt 10 dienās viena spēle. Tas nozīmē, ka viņi nospēlē vienu nedēļu, varbūt bez spēlēm, nākamajā nedēļā mums ir spēle, tad nākamajā atkal nav, un tad ir sanāk 2 spēles, 2,5 spēles mēnesī. Tas noteikti varētu būt pa maz, vajadzētu vairāk, bet, ja mēs skatāmies uz attiecību kā 1:5, kādas 1 nedēļa, 2 nedēļas mēs varētu spēlēt, piemēram, arī 2 spēles nedēļā, bet ilgākā periodā nē. 3. 4. nedēļā būtu jau jāizdomājas, vai tas ir labi. Un, ja mēs esam 1:2 vai 1:3, piedodiet, 1:4, tas nozīmē, ka tas ir 2 vai 3 spēles nedēļā. Tad varbūt vienā nedēļā mēs to varam vēl atļauties, bet nākamajā tas jau būtu kritiski.
un mums būtu jāsamazina attiecība, vairāk būtu jāsāk trenēties, vienkārši mazāk būtu spēlēt. Kāpēc tas viss ir svarīgi un kāpēc tas viss pāriet arī uz vasaras periodu, kad pats pamats ir tā, ja mana ārējā slodze ir lielāka par to, cik es spēju tolerēt, un tā ārējā slodze šajā gadījumā ir gan fiziskā, gan mentālā slodze, tad mans trauma risks paaugstinās. Tad īpaši visas pārslodzes traumas, jo, es skrienu, es pagriežu kāju, tur var būt dažādas apstākļu sakritības, vienkārši, ka jaunieks tajā brīdī tieši nebija gatavs, tu var runāt par fizisko, par mentālo gatavību, bet ja mēs saskaramies ar stresa lūzumiem, ja mēs saskaramies ar iekaisumam kaut kur saitēs, vai konstantu nogurumu, varbūt, nezinu, meitenēm vairāk, piemēram, mēnešu reizes pārtraucās un tādas lietas, bet tad skaidrs, ka tā ārējā slodze, vienalga viņa fiziska vai mentāla, viņa būs par daudz. Ja mēs runājam par sacensībām, tur būs abas. Ar atsevišķiem gadiem, kuriem noteikti spēle būs tā, kā tiešām viņš nāks un tā kā priecāsies par to visu, bet ja mēs spēli uztveram kā kaut ko ļoti nopietnu, kaut ko ļoti svarīgu, kam kaut kādā veidā būtu tā jāizskatās, tad tas noteikti palielinās to mūsu slodzi un mēs iespējams mazāk varēsim tolerēt kaut ko. Tev ir tāds jēdziens, kas akūtā un hroniskā slodze. Un, ja mēs skatāmies uz akūto slodzi, tā ir slodze, kas ir man pēdējā nedēļā bijusi. Ja mēs skatāmies uz hronisko slodzi, tad tas ir slodze, kas bijusi pēdējā mēneša laikā. Un ir jāņem vērā, cik slodze ir pēdējās 7 dienās, tad slodze pēdējās 28 dienās. Ja es domāju par savu nometni, un mana nometne tagad būs, piemēram, jūnija sākumā, visu maiju es jauniešus neesmu redzējis, tad man ir jādomā, ko viņi darīja maijā. Man ir laicīgi viņi jābrīdina, ka viņiem būtu jābūt aktīviem vismaz tik un tik reizes nedēļā pirms manas nometnes uzsākšanas, jo mēs nometnē trenēsimies tik un tik reizes. Lai mēs arī izvēlamies to pirmo nometni, piemēram, vieglāku, mēs sabrauksim un dienā notrenēsies vienu treniņu, otra būs tāda viegla aktivitāte. Tāpat tas būs katru dienu, mēs trenēsimies, un tas sanāks 7 treniņu nedēļā. Ja viņš iepriekšējā nedēļā nebūs darījis neko vai notrenējies 2 vai 3 reizes tikai, tā sanāks slodze reiz 2. Un tad tie riski iet augšā. Varbūt viņš visa gada garumā viņš ir pieredzis trenēties katru dienu, un pat varbūt kaut kādus grūtākus treniņus, bet tiklīdz viņš izlaiž kaut kādu nedēļu, vai pēc slimošanas, vai pēc ilgāka atpūtas perioda, vai pēc atvaļinājuma ar vecākiem kopā, nākamā nedēļa, tāda ieskriešanās nedēļā jābūt. Šie rādītāji, cik slodze varētu iet uz augšu, ir par 30%. Kristies aptuveni par 20%. Tā ir zinātnē pieņemtās normas. Tā kā, ja mēs pieņemam vienu nedēļu un mēs atzīmējam to visu kopējo slodzi ar viennieku, tad nākamā nedēļa nevajadzētu būt mazākai par 0,8 vai nevajadzētu būt lielākai par 1,3. Tas, ja šie skaitļi iet ārpusēm, respektīvi, slodzi mēs palielinām par 50% vai slodzi samazinām par 25%, tad riski palielinās. Ja, tad kaut kādā veidā saskarties ar traumu. Literatūrā to sauc par sweet spot, respektīvi ir kaut kāda slodzes apjoms, kurā organisms vienkārši viņam ir vieglāk adaptēties. Skaidrs, jo trenētāks ķermenis, jo vairāk slodzes, viņš ir pārvarējis, jo kāda nedēļa var būt izņēmums. Bet tas noteikti nav jauniešu sportā, jo tā reāli skatoties līdz 16 gadiem, viņš nekādā veidā nevar būt ļoti trenēts cilvēks, jo viņš visu laiku ir tādā konstantā attīstībā. Un daudz resursu tiek tērēts vienkārši, lai apgūtu jaunas prasmes, lai kaut ko attīstītu, un nevis vienkārši, lai nostabilizētu savu ķermeni. Līdz ar to jauniešu sportā šis noteikti virs 30% vai zem, man vairāk kā 20% samazināt vienkārši neskaitītos. Viņiem ir jābūt visu laiku. Un par nometņu periodā tas ļoti būtiski, jo es arī savā darba vidē daudz jauniešu satieku ar to, ka, ja ziemas periodā bija daudz jauniešu, bija tādi, kas atbrauca pēc atvaļinājumiem no vecākiem 10 dienas, un pēc tam nākamajā nedēļā iegāja kopējā slodzē ar komandu un uzreiz notrenējās vairākas dienas un nospēlēja vairākas spēles, un pēc tam sūdzējās par kaut kādām veselības problēmām. Un tad vasaras periodā ir ļoti līdzīgi.
ir jaunieši, kas apmeklē vienkārši nometnes. Viņi brauc uz nometni, piemēram, 10 dienas projām, atgriežas mājās, atkal atpūšās, piemēram, nedēļu, un atkal, piemēram, 10 dienas aizdodas uz nometni. Un liekas, jā, tikko esmu turējis jau 10 dienas lielas slodzes, man vajag atpūsties, bet ir slikti strauji samazināt slodzi un strikti kāpināt slodzi. Ja, tā kā abi veidi ir ļoti svarīgi, ka mēs, piemēram, iedodam, ok, ja mums ir pārtraukums starp nometnēm, mēs kaut kādā veidā nodrošinām tiem jauniešiem apstākļus, ka mēs zinām, ka viņi kaut kādā veidā turpinās slodzi. Mēs viņiem vismaz izstāstam, mēs izstāstam vecākiem, ka kaut kas ir jāturpina, jātrenējās. Un īpaši tuvāk nākamajai nometnē, jo šī nometne, piemēram, būs grūtāka, slodzes būs lielāks, ka viņiem ir jāiet paskriet, uzspēlēt futbols, uzspēlēt basketbols, savā starpā jaunieši var sarunāt, bet ka šīs slodzes ir jāturpina. Un esam nonākuši pie vasaras treniņa plāna, pie skices. Esmu uzlicis 4 nedēļas. Es kā paraugu esmu ņēmis arī Excellence jauniešu grafiku, kā es to redzu. Un man liekas, ka ļoti svarīgi, ja šis plāns ir vairāk nevis nometnes plāns, bet tiešām tāds vasaras plāns, kurā mēs visu cauri vasaru plānojam ar šiem jauniešiem vienkārši strādāt. Un ja jūs skatāties uz to visu kopējo plānu, pirmā svarīgākā lieta ir noteikti sākt mierīgi un pakāpeniski. Noteikti neuzticēties jauniešiem, ka iepriekš viņi būs kaut ko darījuši. Tas būtu visprātīgāk, un ja mēs runājam par basketbolu, un mēs gribam iesākt ar basketbolu, tad svarīgi būtu iesākt noteikti ar mazāku intensitāti nekā mēs esam raduši šiem jauniešiem iepriekš darīt, un svarīgi būtu iesākt bez kontakta. Vienkārši ar basketbola elementiem, vienkārši atsveicināt viņus, un mēs jau pēc pirmā treniņa mēs sapratīsim, kādi viņi ir, jo mēs esam redzējuši to grupu jau kopā kādu laiku, un cik tad viņi spēj izturēt. Pirmā būtu tāda, man liekas, ļoti svarīga lieta, lai mēs panāktu vispār kaut kādu rezultātu no tiem jauniešiem, būtu jāizstāsta kopējs plāns viņiem, kā mēs trenēsimies, cik reizes nedēļā, ka būs arī brīvāki periodi, būs aizņemtāki, lai viņi arī var plānot laiku. Mēs netrenēsimies tikai basketbolā. Būs brīvs arī 2 dienas pēc kārtas, ko šajās brīvdienās vairāk vai mazāk dariet. Tādas visas lietas. Un vieglā veidā mēs izkustamies, lai saprastu, kur tā mūsu grupa ir. Mūsu gadījumā gribētu, lai turpinās vienkārši darbs ar fizisko treniņu. Un šajā fiziskajā treniņā būtu svarīgi izvairīties no augstām intensitātes kustībām, jo mēs vēl aizvien iepazīstam, mēģinām saprast, kur tad tie jaunieši atrodas. Tā kā šis ir basketbols, jābūt noteikti arī basketbola elementiem, tad nākamais treniņš var būt basketbola treniņš, bez kontakta treniņš, un arī būtu jāskatās līdzi, cik daudz ir augstas intensitātes, un noslēdzam to mikrociklu ar brīvdienu, kur mēs varam apspaziņot un saprast, kāda tā grupa mums bija. Un turpinam. Pēc brīvdienas reāli mēs redzam, kā grupa izskatās pēc pirmās slodzes. Mēs parunājam ar viņu, un tāpēc treniņiem arī nevajadzētu vēl būt grūtiem. Jāturpinās vienkārši ieskriešanai. Un nedēļas beigās ir pirmā brīvdiena. Un mēs saprotam, ka ar nākamo nedēļu mēs varam šos treniņus vienkārši padarīt grūtākus, intensīvākus, ja, kaut kur prasīgākus. Nākamā lielā lieta ir dažādība. Ja jūs redzat arī šajā grafikā, 3. un 4. nedēļu, sākās cita sporta spēle vai kaut kas tam līdzīgs, respektīvi cita fiziskā aktivitāte. To neliek pirmajās pašā nedēļā, kad es nesaprotu, kāda tā jauniešu grupa izskatās, kādi viņi ir, lai nav tā, ka mēs piedāvājam pilnībā cita veida slodzi, ko mēs regulāri nedaram, un viņiem ir lielāka iespēja tiešām iedzīvoties kaut kādā savainojumā. Bet tiklīdz mēs to grupu saprotam, mēs esam pietuvojušies tam slodzēm, ko mēs regulāri darām. Mēs varam noteikti iekļaut treniņās vienkārši pilnībā cita veida slodzi. To, ko vēl mēs redzam grafikā, kas ir mans nākamais punkts, ir individuālais darbs. Un noteikti tur ir 2 lieli plusi. Viens pluss, ka mēs jau visu sezonu esam ar to grupu kopā, un kaut kādā veidā mums no tās grupas ir tomēr jāatpūšās, un tas vasaras periods ir tas, kad mēs varam atpūsties. Un tas ir viens pluss, atpūtināt vienu no grupas, tad, lai būtu veselīga gaisotne iekšā. Un otrā lieta ir, ka mēs veicinām un mācam jauniešus strādāt pašiem.
varbūt mēs sagaidām, ka apzinīgākie to darīs tiešām katru dienu, kaut kādas mūsu ieteiktās lietas. Un tas var būt tā, savācties ar puišiem paši uzspēlēt tajā dienā basketbolu, tajā dienā varbūt aiziet volejbolu, uzspēlēt, peldiet, varbūt ir kaut kāda vingrinājuma programmas, ko var izpildīt, svaru zāles programmas, ko jūs paši varat iet un darīt. Ja ir vietas, kur ir infrastruktūra, kur viņi var izmantot izcili, ja tādas nav, tad, protams, tas vairāk vai mazāk viss ir uz vecākiem. Un vēl, kas plānā ir redzams, ir brīvdienas. Manuprāt, ļoti svarīgi vasaras periodā ir iekļaut dienas, kad vismaz ir 2 brīvdienas, lai jaunieši var pavadīt laiku kopā ar ģimeni. Tāpat, protams, viņi var izmantot arī šo individuālo darbu, laiks ar ģimeni, viņi var kaut kur aizbraukt, ceļojumos, laukiem, būt kaut kur vairāk ar draugiem. Tas ir ļoti būtiski arī jauniešu attīstībā. Ja mēs domājam par basketbolu segmentu, tad es atgriežos pie tā otrā punkta dažādība. Tas nenozīmē tikai cita sporta spēle, bet tas nozīmē, ka mēs arī basketbolā varam darīt pilnībā citas lietas, ko mēs esam pieraduši darīt vienkārši sezonā. Īpaši, ja tas sezonas treniņu cikls ir vienkārši ļoti rutinēts, mēs darām ļoti līdzīgas lietas, mēs spēlējam, sagatavojamies, darām tādus un tādus elementus, tad basketbols vasaras periodā varētu būt pilnīgi kaut kas cits, varbūt ļoti tālu no tas, ko mēs darām basketbola spēlē, bet tomēr ar kaut kādiem basketbola elementiem, ar ķeršanām, mešanām, kādarbībām. Piemēram, būtu spēlēt futbolu, driblējot ar basketbolu bumbu. Kaut ko ļoti sarežģītu, to varētu darīt, piemēram, vecākās grupās, kur jaunieši ir tehniskāki. Bet noteikti, ja man ir 13, 14 gadīga grupa, kur pietiekami labi driblē, tad noteikti labākos, kas tehniski spēlēs, varu vienkārši dot grūtākus uzdevumus. Vienkārši tie, kas vēlāk ir atnākuši spēlēt basketbolu, piemēram, sliktāka tehnika ir, tad es viņu nolieku varbūt tādā pozīcijā, kur viņam tikpat daudz jāskrien, bet tajā pašā laikā mazāk sanāk kontrolēt bumbu. Var izdomāt visādas spēles. Vai ir jautājums par kopējo mēneša plānu? Jo mēneši no mēneša šis plāns varētu būt līdzīgs, tikai katru reizi, kad mēs nākamajā, piemēram, mēnesī atgriežamies, mēs izvairamies noteikti, to pirmo mikrociklu varam izlaist, to nākamo mikrociklu mēs gan varētu atstāt, vienkārši, ka pirmais, piemēram, fiziskais treniņš vai basketbola treniņš, viņš ir noteikti vieglāks, jo mēs nevaram rēķināties, ka jaunieši būtu pildījuši individuālu darbu, un mēs jau no trenera viedokļa varam teikt, viņiem bija uzdots, viņiem ir jādara, bet tajā pašā laikā mums jāsaprot, ka tie ir jaunieši, viņi tikai mācās, tā ir daļa no procesa, un mums nav viņi jāsoda uzreiz par to, ka viņi nedara, mums vienkārši tas pamācošais ieskriešanas brīdim ir jābūt, mums visu laiku ar viņiem jārunā un jāstāst. Vai ir kāds jautājums par šo? Čau, dzirdat mani? Jā, sveiks, Mārts. Man ir jautājums par nometnēm tieši konkrēti. Drīkst par nometnēm arī tagad uzjautāt? Jā. Piemēram, 8 dienu, vienalga nometnē, 7 līdz 10 dienas. Nezinu, es esmu jau no daudz kā ir atteicies un kaut kur pilnībā mainījis kaut kādas savas lietas, jau sākot ar to spēļu skaitu un apjomu ziņu un prioritāti treniņš un jautājums, kā nometnēs. Tas arī mans tāds nākamais ir tās pārdomas. Standarts jau ir, tā kā dzirdēt, ir dažādi gadījumi no 4 reizes dienā zālē vai 3 reizes dienā zālē, kur ir basketbols tikai līdz dažādām lietām, bet jautājums, cik un kā, pieņemsim, parasti ir tā kaut kāda, tehnika no rīta, tur fiziskais ārā, rīta pusē, pēc tam, un tad pēc tam pēcpusdienā basketbola zāle, un pēc tam atkal ārā. Tā kā es mēģinu pēdējā laikā divas aktivitātes ārā, kur kaut kāds dažāds, un varbūt 2 reizes, maksimums 2 reizes zālē tikt iekšā, bet kāds ir vispār tas, varbūt ieteicamais, varbūt vispār sporta zālē tikai, 1 reizi, un jautājums, vai atsevišķi vēl pēcpusdienā svarus vajag, vai vienkārši tāpat mikrodozēšana der, ka 1 reizi dienā zālē, kaut kāds, mazais šabloniņš kaut kāds nometnē, ļoti daudz pārdomas vienkārši un grūti. Mārts.
Tā kā tev nebija precīzi jautājums, es tev atļaušos neatbildēt, es centīšos tev atbildēt ar šo šablonu par vasaras nometnēm treniņu piemēru, tieši vienkārši kā tas varētu būt vienkārši vasaras periodā. Viens no būtiskiem kritērijiem ir tāds, ja starp treniņiem var nodrošināt vismaz 5 stundu pārtraukumu, tad šie treniņi var būt arī vairāk. Bet ja nav vismaz 5 stundu pārtraukums, tad tik treniņus es tur varu ielikt, tik es varu ielikt. Ok, mēs nerunājam, ir treneri, kas dara, piemēram, rīta rostas, kur jaunieši iziet ārā, pieceļās, pastaipās vai kāds paskrien aiziet nopeldēties. Tos neuzskata par treniņu. Man liekas, ka būtu svarīgi arī tādās slodzēs, vienkārši, ka tie jaunieši var izvēlēties. Tur skriet, vienkārši kustēties, pārvietoties, ka viņš pats var izvēlēties to intensitāti, jo no rīta parasti viņi ir stīvāki, īpaši, piemēram, tie, kas ir straujāk izauguši, kuriem ir pierstāvā vieta kaut kāda problēmas, bet vismaz 5 stundām būtu jābūt. Un, ja es varu ielikt savā dienā, piemēram, 3 treniņus pa 5 stundām, man ir starpā, piemēram, ir agrāks rīts un stunda, man ir dienas vidū stunda un diena vakarā, ok, jo tas ir tas skaitlis, kas bieži vien ir tā. Tie jaunieši izskatās, ka viņi var, viņiem ir enerģija, bet tas ir tāds no enerģijas skatu punkta, un tas ir no tādas kardiovaskulārās sistēmas, no sirdsdarbības sistēmas vairāk vienkārši atkarīgs. Liekas, ka viņi var vairāk, jo viņi atjaunojas daudz ātrāk kā pieaugušies. Bet tai pašā laikā struktūra atjaunojas jaunietim un pieaugušiem tādā pašā līmenī. Un lai, piemēram, saitas, cīpslas, meniski, locītavas un, piemēram, kaulu struktūras, viņas spētu atjaunoties, un viņām nebūtu pārāk liela slodze, ir pierādīts, ka minimāli ir vajadzīgas 5 stundas. Skaidrs, ka jo es esmu mazāk darījis slodzes, jo tas skaidrs ir bijis lielāks, jo esmu tur gados vecāks cilvēks, jo arī augstāks, bet par to, ko mēs šobrīd runājam tiem jauniešiem, kas ir 12 un 20 gados ietilpst, tās būtu tās 5 stundas, pa ko mums būtu jādomā. Un tad, kā mēs kombinējam treniņus, es tiešām neredzu, ka tam būtu obligāti jābūt no rīta stundās fiziskajām vai vakara stundās fiziskajām. Tas ir jāskatās, kas ir mūsu prioritāte un kur jauniešiem ir labākā enerģija. Ja mana prioritāte ir, piemēram, basketbola treniņš, un man tur būs basketbola tehnika, un man tur vajag pilnu enerģiju un atdevi, un es zinu, ka mana grupa vienmēr ir gulētāji, no rīta knapi viņi ieskrienās, un es zinu, ka rīta treniņš viņš vairāk sagatavos vakaram, tad vakar treniņš ir basketbols. Bet tajā pašā laikā es zinu, ka viņi piecelsies, pirmais treniņš vienmēr ir lielisks, un otrajā treniņā viņi zaudējuši enerģiju. Tad tas basketbols, tā tehnika būs pirmajā daļā, un otrajā būs tāds, vairāk rutinētais darbs, kas ir fiziskā iespējams sagatavība, varbūt kaut kāda basketbola spēles, tur kaut kādas lietas, kur mums nevajag tik lielu fokusu no viņiem. Tas, ko es fokusējos plānā, lai es jums parādītu, kad viņš ir, tā nedēļa pilna, mēs aizbraucam uz nometni Kandavā, un mums ir brīvdienas pa nedēļas vidu. Mums ir, piemēram, 7 dienas šajā gadījumā, bet mēs tā varam turpināt arī, piemēram, jums ir 10 dienas, mums ir jābūt brīvdienām. Ir grūti noteikti iedot pilnībā brīvu dienu, kur jaunieši vienkārši sēž mājās, kojās, tāpēc kaut kas tajā dienā būtu jādara. Tur iespējams būtu labi ielikt arī citu fizisku aktivitāti, bet šī fiziska aktivitāte manā uztverā ir vai nu tā ir tiešām pilna brīvdiena, kur mēs varbūt viņiem ir iespēja darīt daudz neorganizētas lietas vienkārši pašiem, viņi paši kaut kādā veidā kustās, kaut ko darbojās. Ja es redzēju, ka jums tādi jaunieši ir, tad tāda brīvdiena varētu būt, ja viņi nesēž pasīvi. Bet tās var būt aktivitātes ūdeni, kaut kāda veida vingrošana, garas pastaigas. Tās varētu būt izmantot, piemēram, riteņi, ja tāda iespēja ir. Tās var būt izmantojams smiltis, ja tāda opcija ir. Smiltis, mēs varam spēlēt noteikti arī volejbolu un ierobežot, piemēram, ka viņi nedrīkst lekt. Mēs varam iedot, piemēram, smiltīs spēlēt volejbolu, un viņi spēlē 4-4, kur līdz ar to sanāk mazāk kvadrātmetri jāizņem, un visticamāk būs mazāka skriešana. Enerģija būs, prieks būs, bet reāli slodze uz locītām būs mazāk. Jo mums ir jādomā pāri dienās, kā mēs varam
atpūtināt tās struktūras, kas jaunotiem pārslogojās. Jo no enerģijas viedokļa bieži vien enerģija viņiem ir, un viņi spēj darīt vairāk, un to mēs redzam viņu sejās, bet viņi ir stīvi, kaut kādas sāpes sāk parādīties, un tas bieži vien neparādās, ka tie, kas vispār neko nav darījuši, tas parādās uzreiz pirmajās dienās, tie, kas ir darījuši, tas parādās varbūt pēc nometnes, vai ar otro nometni, vai nometnes beigās. Tā kā par to noteikti būtu jādomā. Tātad rīta treniņš, vakara treniņš, un 2 reizes būtu jātrenējās. Es saku, ja jūs varat atrast 5 stundas, bet tā nevarētu būt 3 treniņi pa 90 minūtēm. Ja jūs zināt, man ir jauniešu grupa, 12 gadi. Es domāju, ka tie mierīgi varētu būt 3 pa 60 minūtēm treniņi. Ja viņi saglabā 60 minūtēs fokusu, viņi tā kā notrenēsies, atpūtīsies, atkal notrenēsies, tas ir reāli. Tas, kas vēl būtu jāņem vērā pie šīm 60 minūtēm, kad visi treniņi nevar būt augstas intensitātes. Ja mēs domājam, man bija 3 treniņi pa 60 minūtēm, tad kādi tie treniņi bija? Viņi nedrīkst visi būt intensīvi, bet ja mēs skatāmies arī uz to konkrēto treniņu, cik liela sadaļa no tā visa treniņa man bija intensīva. Jo tur ļoti iespējams daudz, piemēram, driblējām uz vietas. Vai tas ir grūti priekš viņa? Fokusa ziņā jā, fiziski noteikti, ka nē. Vai tas ir prasība pret struktūrām? Noteikti vispār nē. To jau var mierīgi ielikt arī brīvdienā. Ja viņi, piemēram, arī brīvdienā mēs iedodam zāli, tad mēs dodam signāls, lūdzu nedankojiet, lūdzu tur super nespēlējiet, jā, vienkārši, tā kā atpūšaties. Tiešām, jūs gribat padriblēt, driblēt, formiņas pamest, metiet formiņas, metam no vietas, jā, metam no vietas, bet vienkārši izvairamies no intensīvām darbībām. Tas ir īpaši nometnes ietvaros. Tad, kad viņi starp nometnēm kaut ko dara, mēs nekādā veidā nedododam tur kaut kāds signāls, ko viņi var, ko nevar, bet nometnes ietvaros mums tošām prioritāte ir tā, ka ir veselība. Tur nav nekāds bāzes ielikšana uz nākamo gadu, viss kaut kas, nē, mums ir jādomā, ka mums ir iespēja tiem jauniešiem dienā tagad strādāt, mums ir daudz laika viņam pieejama, mums jāveida izmantot pēc iespējas kvalitīvāk, lai nav tā, ka beidzās pirmais mikrocikls, pirmie 5 treniņi, un nākamie es ar viņu nevaru pilnvērtīgi vairs strādāt intensīvi, jo viņam tur kaut kas sācis sāpēt, viņam mugura, celis, un tā viņš man tur visu nometni vingro kaut ar mālu, un tāda bezjēga. Tā kā mums jādomā, kā mēs varam pēc iespējas vairāk aizbīt ar lielāku grupu visus treniņus. Saprotot, ka, protams, kāds no viņiem izkritīs. Kāds nevarēs. Tas normāli ir. Ļoti dažādas sagatavotības, ļoti dažādi attīstības līmeņi. Tā bioloģiski viņi arī ļoti atšķirās. Kas ir vēl svarīgi, ir jāatcerās par piramīdu atjaunošanās. Es jums esmu stāstījis, bet arī jauniešiem lielai daļai, ko es esmu uzrunājis, esmu stāstījis, ka no atjaunošanās pati svarīgākā lieta ir slodzes apjoms zem fizioloģiskām spējām. Tas nozīmē, ja es trenēšos virs tā, cik es spēju izdarīt, es varu gulēt, ēst, visu kaut ko tur, nezinu, lekt baseinā, teipoties, masēties, ēst vitamīnus, vēl kaut ko. Tas vienkārši būs too much, tas būs par daudz. Tas nozīmē, ka, ja es trenējos virs savām spējām, tas būs par daudz. Un ja jums kāda sāk pazust jau enerģija 3. nometnes dienā, tad noteikti domājiet, vai šim jaunietim, pat vienai tam jauniešu grupai, nevajag kaut ko mazāk, kādu treniņu noņemt nost, vai kaut kādu treniņu daļai taisīt intensīvāku un daļai vienkārši tādu tiešām pasīvāku, vienkārši vienā galā un otrā. Bet katrā ziņā jums ir jaunieši no 12 līdz 16 gadiem, tam jūsu treniņam noteikti jābūt grupās un noteikti tā vienai grupai jābūt intensīvākam darbam un otrai mazāk intensīvi. Visi, kas ir nobrieduši, kas ir akcelerāti, kuri ir reāli bioloģiski vecāki, un īpaši, ja viņi ir ilgāku laiku basketbolā, viņiem noteikti var piedāvāt lielākas slodzes, viņi tolerēs lielākas slodzes. Visi tie, kas ir vēlē bērni, kas ir straujāk tikko auguši, viņiem visiem slodzes apjomam vajadzētu būt mazākiem. Tā ir pati svarīgākā lieta pie atjaunošanās. Otra atjaunošanās lieta ir miegs un spēja tikt galā ar stresu, kas par to var noteikti ar jauniešiem runāt. Ievadā, nometnes sākumā vienkārši izstāstīt, saprotu, jūs esat kopā sanākuši, visi jautri, vakars, pulkstens tik un tik, ievēram kluso stundu, atļiem citiem izgulēties, pa dienu ņemamies,
bet miegs ir svarīgs, lai mēs pēc iespējas kvalitīvāk varētu aizvadīt nometni, ne tikai no fiziskā puses, bet arī no emocionālā puses, jo visi, ja būs 5. dienā, visi būs pārguruši, tā enerģija ies uz leju un pat daudz negatīvas emocijas būs tāpat. Tad 3. ir veselīgs uzturs, kaut kādā veidā nometnē to var vieglāk kontrolēt, ar visādiem veikala apmeklējumiem, ar to, ko virtuvē dot ēdienu, vai viņš ir pietiekams, regulārs, bet nometne, man liekas, ir tāds pārsvarā jaunieši, man liekas, ēt nometnē labāk, nekā viņi ēt reāli, varbūt ikdienā vai skolas laikā, kur viņi ir kaut kur steidzīgi un izlaiž kaut kādas ēdienreizes. Un tad pēdējais ir ikdienas ieradumi. Ja, kas ir pie atjaunošanās, vai es esmu ģenerāli aktīvs cilvēks, vai man ir pastaigas, kā es reaģēju kaut kādās tur situācijās. Varbūt pie ikdienas ieradumiem es vēl varētu ielikt kaut kāda palīgi, kā piemēram, tiešām kaut kāda teipa vai tur uztura bagātinātāji, vēl kaut kas, kaut ko to lieto, vai es sekoju līdzi tur savām asins analīzēm un tādām lietām. Tur ir tāds globāli visu, ko cilvēki prasa. Tas ir varbūt pašās beigās, bet sākums ir tas tiešām, vai tas jaunieks netrenēs virs savām spējām, vai mēs nometnes laikā varam nodrošināt pietiekami labu miegu, pietiekami daudz stundas, un tas būtu noteikti 10 stundas pie liela stresa un ēšana. Un ar ēšanu, man liekas, nometnēs ir ok. Un tad tās ir tās lietas, par ko būtu jādomā trenerim. Kas ir augstas intensitātes slodze? Augstas intensitātes slodze visur, kur ir izteikti lēcieni, sprinti vai ātra skriešana. Tā ir augstas intensitātes slodze. Vai slodze, kur varbūt viņa bija ilga, garš treniņš. Jā, varbūt tas treniņš ir grūts, jo viņš ir garš, pirmkārt mentāli grūts un ilgāku laiku bija jāfokusējas un no tās noguru, bet tā nav augstas intensitātes slodze. Bieži vien 2 stundu treniņš, viņš var radīt mazāk sekas nekā 40 minūtes, skrējieni stadionā, ko viņi nav pieraduši darīt, vai, piemēram, brīvajā dienā mēs spēlējam futbolu. Tas, pirmkārt, tā ir neierasta slodze lielai daļai, viņi arī nav tik prasmīgi kā futbolisti, jo viņi ir basketbolisti, un viņi vēl skrien. Jā, tas ir fun, bieži vien viņi var dabūt lielu enerģiju, bet mums jāreikinās, ka no struktūra viedokļa tā īstenībā ir liela slodze. Tas ir reāls treniņš, kas ir jāliek treniņu dienā pie kaut kādas sadaļas, kur mēs gribam, lai viņiem ir, piemēram, izturība, mēs piespiežam visu laiku kustēties. Tā būtu no vienas puses koordinācija, viņš attīstīs kāju veiklību un kaut kādas izturība. Tas būtu futbols manās acīs. Jo, ja mēs dodam to brīvdienā, tas būs ļoti prasīgi pret ķermeni, un tā nebūs pareizākā lieta, ko darīt. Un drīzāk, kad brīvdienā mēs varam samainīt un ielikt basketbolu, kas ir kontrolētāka vide, viņi saprot, ko viņi dara, un mēs varam izvēlēties vienkārši, kā mēs tikai nodozēsim, lai tā intensitāte būtu pēc iespējas mazāk. Būs vairāk cilvēku, mazākā laukumā, metīs no vietas, vēl kaut ko driblēsies uz vietas un tam līdzīgi. Tas ir daudz viņiem saprotamāk, viņi saprot, kā arī koriģēt to intensitāti. Ja mēs iedodam viņiem citu sporta veidu, viņi nav tik labi viņā, un līdz ar to tas ir sarežģītāk. Jautājumi šeit? Mārcis, vai es kaut kā atbildēju uz tavu jautājumu? Es pēc tava šablona sapratu, ka es vienkārši pasteidzos ar jautājumu. Tā kā paldies, un viss jau labāk. Man uzreiz rodas vēl viens jautājums. Man iekrīt tā, ka ir nometne, un pirms tam, kā tu teici, ir tas kaut kāds brīvais periods, bet kur es tieši arī plānoju viņiem kaut kādu iedot, jau šablonu pēc kaut kā. Bet pēc kā, vai ir kaut kādas tās slodzes pirms nometnēm, lai viņi būtu jau kaut kādā iekšā, lai ir kaut kas tāds, ar ko nevar nošaut greizi, ko viņiem var iedot, un jau 2 nedēļas pirms, lai viņi sāk jau gatavoties individuāli un darboties. Un jautājums tas pats par organizētajām aktivitātēm, ja es viņiem vienmēr esmu kaut kā stimulējis, lai viņi kopā pavada laiku, un viņi to baigi forši arī īstenībā dara, un iet ārā un darbojas, bet tas, ko viņi tur dara, vai tās neorganizētās aktivitātes, ka viņi savācās kopā, tas, ka viņiem arī notiek varbūt lielā intensitātē, vai tas neko nemaina, un tā joprojām ir neorganizēta aktivitāte, un viņi tur for fun spēlē, tad viņiem tur arī labāk darboties.
Tad jautājums ir, vai ir kaut kas, ar ko var, kaut kāds šablons, ar ko nevar aizšaut greizi, lai sagatavotos pirms nometnēm, ja viņiem nav regulāri treniņi pie manis, tā individuāli principā? Tas, ko es, piemēram, tādā izlašu kontekstā skatos, es viņam jautāju, viens jautājums ir tāds, vai pēdējās 2 nedēļās, cik reizes tev bija vismaz 30 minūšu slodze, kurā tev bija, piemēram, grūti paelpot, vai vismaz bija tāda izteikta svīšana. Un ja viņi atzīmē, ka viņiem bija vismaz 7 reizes, es to saprotu, ok. Ja viņam 14 dienās bija vismaz 7 reizes, vismaz 30 minūtes augstā intensitātē, kaut ko viņš darīja, jebko, ko viņš darīja, organizēt, neorganizēt, skrēja pa mežu, spēlē basketbolu, futbolu, florbolu, vienalga. Es visu to akceptēju un es uzskatu, ka tas ir droši. Ja viņam bija 5 līdz 6, man viņš ir tāds, ok, par viņu bišķīt jāuzmanās, jāskatās līdzi. Viņš katru 3. dienu bija īstenībā tikai aktīvs. Ja, ka tas ir diezgan bīstam, jo mēs te būsim katru dienu aktīvi. Ja viņam ir mazāk, es to lieku kā sarkanā krāsā, ok, jautāju, kāpēc. Ar viņu esmu pirmajā mikrociklā ļoti uzmanīgs, viņš kaut ko varbūt izlaiž, lēnā garā ieskrienās, jo pārsvarā tie, kas neko nedara, viņiem arī nekas nesāp. Un viņi atnāk, jā, man te viss ir labi, viņi nesāp, un tā viņi nomaus no pirmo ciklu, un viņi ir ļoti stīvi, viņiem kaut kas sāk sāpēt un tam līdzīgi. Tā kā tas ir tas mans princips, ko es mēģinu ievērot. Un tā es, piemēram, no trenera viedokļa šādu mēsīdžu apmēram nodotu. Ok, mums pēc 2 nedēļām ir nometne, mēs sāksim diezgan strauji, mums būs intensīvi, mums būs plus mīnus tāds grafiks, izstāsta, un es gribētu, lai jūs vismaz 7 reizes, piemēram, vismaz katru 2. dienu kārtīgi padarbotos. Vai jūs to darat, piemēram, uzspēlēt strītbolu, futbolu, bet nosaukt visas kaut kādas augstas intensitātes, piemēram, spēles vai kas, vai skrien vienkārši stadionā. Ir arī tādi jaunieši, kas vienkārši iziet un ārā un skrien. Mārcis, tavā noteikti ir tādi. Ja tieši tavā komandās. Tā kā, ne visi tādi ir. Citiem vajag vienkārši tikai sporta spēles, kur izskrieties. Bet tie būtu tie mani skaidri, tie ieteicamie, kuriem es mēģinātu viņus uzvedināt, ka tas ir tas, kas ir apjoms, tāds būtu jāizdara. Ko tieši viņi dara, to, man liekas, nevajag tik daudz kontrolēt. Skaidrs, ka var iedot, piemēram, no fiziskā var iedot, piemēram, svaru programmiņu kaut kādu, ok, jums gribās ir iespējas svariņos, ieiet šo padariet, ok, jūs pavingrojat tam līdzīgi, bet tas, ka viņš padarbojies svaros vai tur pavingrojas, tas neatrisinās viņam dzīvi, kad viņš sāks skriet un svīst. Un tā ir pavisam cita slodze. Lekšanas, skriešanas slodze, to nevar salīdzināt ar vienkārši, ka viņš svariņos padarbojas. Ja viņš būs kaut 10 reizes svariņos padarbojies un tagad sāks skriet, viņam tāpat būs problēmas. Jā, paldies, paldies. Ļoti labi. Ok. Es izgāju cauri tos, ko es gribēju. Pieskāros, man liekas, tam atcerieties svarīgākajiem punktam sākumā par sacensībām. To lūdzu atcerieties vienkārši uz nākamo gadu, domājot īpaši par visu savu jauniešu grupu, ne tikai par pirmajiem 3-4 jauniešiem, kas varbūt spēlē lielākās minūtes, bet arī par pārējiem jauniešiem, cik sacensības viņiem ir noderīgas, un vai viņiem nevajadzētu trenēties vairāk, īpaši, ja viņi vispār nespēlē. Nākamais, ko atceraties par akūto hronisko slodzi, kad mēs nevaram vienkārši skatīties tikai uz savu to treniņu plānu tajā nedēļā, kurām mēs satiekam šos jauniešus, bet mums jādomā, ko viņi darījuši ar iepriekš, to, ko mēs tikko ar Māci arī nedaudz diskutējām. Un pēc tam padomājiet par to mēneša plānu, noteikti sākiet pakāpeniski, bet tur jābūt lielākai dažādībai, īpaši mūsdienās, kur jaunieši viņi nepiedalās tik daudz neorganizētās aktivitātēs. Tas ir pierādīts, ka viņiem ir daudz vairāk organizēto, gan arī vecāki vairāk vēlās, viņi sūta, un tie jaunieši vienkārši domā, ka viņi trenējās, un līdz ar to viņiem nevajag ārā kaut ko darīt, ka mums tajā nometnē jādomā vairāk, lai mēs veicinātu tās neorganizētas aktivitātes, lai viņiem būtu pieeja zālē, bumbām un tam līdzīgi, lai viņi darbotos paši vairāk, un nometne ir tā vide, jo bieži vien komandas sporta spēlēs tā lielākā problēma ir tas, ka es esmu viens pret grozu, un man vajag pārējos, bet es pārējos nevaru atrast. Bet nometnē viņi ir daudzi, un līdz ar to viņiem vieglāk ir arī norganizēties vienkārši savā starpā. Vienkārši, ok, aiziesim, mums būs zāle, treneris teica, vakarā būs brīvs,
mēs iesim paspēlēt. Un tas ir ļoti labs veids, kā attīstīt arī prasmes. Tas ir tas, ko es gribēju nodot jums message no sevīm par vasaru. Ja jums ir kaut kāda konkrētātas lietas, ko es gribētu uzdot, droši, un ja jums vajag kaut ko palīdzēt un atsūtīt, tad arī droši jautājiet. Ivar Čau, provokatīvs jautājums. Vai vasarā var ielikt fiziskās sagatavotības bāzi visai sezonai? Es domāju, ka nevar. Es domāju, ka tas ir tas, ka mums jādomā par fizisko sadarbību visa gada garumā. Un mēs skaidrs, ka mēs varam, jo mums ir vairāk laiks, mēs varam vairāk veltīt savai attīstībai, jebkurā sfērā. Mēs varam atnākt pilnībā citi mācībās pēc vasaras, mēs varam pilnībā atnākt citi basketbolā vai fiziski. Bet tas, ka vai mēs to varam saukt par bāzi visai sezonai, tā nav. Tā es neuzskatu. Ka mums tāpat mēs varam nostrādāt visu vasaru un septembri, oktobrī, novembrī tam neveltīt laiku, un oktobrī mēs jau būsim jau švakāki nekā mēs septembrī atnācām, ja mēs tam neveltīsim laiku. Paldies. Sveiks, Ivar, vēlreiz. Jautājums no manas puses. Tavuprāt, cik ir veselīgi dot viņiem brīvu pēc sezonas? Teiksim, beidzās pēdējie mači, noteikti, ka pakāpeniski slodzi samazinās. Cik viņiem dot to starpību, cik dot laiku starp organizētiem treniņiem? Teiksim, nedēļa, 2 mēnesis, diez vai. Sapratu jautājumu, plus mīnus? Es sapratu jautājumu, jā. Tas ir ļoti populārs jautājums, ko daudz uzdot, un nav nevienas konkrētas atbildes arī zinātniskā literatūrā, cik iesaka, bet katrā ziņā ilgi izlaist bez, piemēram, arī basketbola slodzēm, bez tās sporta specifikas nav veselīgi. Pilnībā vienkārši nomainīt, jo, ja mēs ilgāk izlaidīsim, tas nozīmē, mums ilgāk ir arī jāatgriežas. Un tas periods, ko, piemēram, tādā profesionāļiem nosaka, tās ir 2 nedēļas. Jo tās 2 nedēļas ir vairāk domāts vienkārši, lai mēs atpūtinam vienkārši tās struktūras, un tad mēs pakāpeniski sākam darīt arī pilnībā kaut ko citu, un lēnā garā miksēt iekšā kaut kādas vienkārši tās specifiskās darbības vienkārši. Bet jo ilgāk mēs izlaižam, jo pēc tam mums tas posms, kad mēs atgriežamies, piemēram, atpakaļ pie tām specifiskām darbībām, viņš ir ilgāks. Tāpēc arī neiesaka tā kā ilgi. Bet, literatūrā var atrast visādas lietas, ja jūs jautāsiet vienkārši katram profesionāli, viņš teiks savādāk, tad jauniešiem es teiktu, iedot atpūtu tik ilgi, cik liekas, ka viņš ir noguris no tās grupas, no mentālā skatu punkta, no fiziskā, viņš var trenēties arī nākamajā dienā. Vienkārši kaut ko citu pilnībā. Nevis, piemēram, basketbolu, jo, ja viņš visu gadu darbojas tikai basketbolā, viņam jātīsta sevi ļoti dažādi un kaut kas cits ir jādara. Bet, ja visa gada garumā tiek domāts, viņš tiek spēlēt, tad tur citas sporta spēles, viņam ir fiziskie treniņi, viņam ir peldēšanas, tad es teiktu, ka viņam ir tikai jāatpūšās no šās grupas, jāpamaina vide, jāparāda, vai viņš citā vidē arī spēja iejusties, un tad jāatgriežas atkal savā drošajā vidē. Tas ir tas, un cik vaiku, to, man liekas, treneris vienkārši paskatās, cik viņš pats no tās grupas noguris, cik tie jaunieši bija daudz kopā, cik bija izbraukums, sacensības kopā, un kāda ir tā grupas enerģija. Es domāju, vairāk pēc tā. Bet, ja man liktu vienu skaidru nosaukt, tad teiktu 2 nedēļas. Bet tam nav neviena pamata. Tāds. Artur, atbildēji? Jā, paldies. Teiksim, tajās 2 nedēļās viņam tas ir ok, viņam iesūta vēl tādu individuālu plānu, un ko viņam dara patstāvīgi. Jo strauji slodzes ir noteikti slikti samazināt, tā kā es redzēju pēc tās akūtās un kroniskās vajadzētu iet reāli pa 20% uz leju, samazināt un tad jārāpjas atpakaļ augšā. Un noteikti ir ok iesūtīt, vismaz viņiem ir pēc kā vadīties, īpaši jaunieši. Tas, man liekas, ļoti svarīgi, ka viņiem ir, viņi varbūt to var nedarīt, bet viņiem vismaz ir iespēja, un vismaz tas aicinās, ka tev ir kaut kas jādara. Ok, es darīšu kaut ko citu, man tur ir, draugs, viņam ir treneris, mēs vajag kopā trenēties, kaut ko citu padarīt, vai mēs ar vakarā draugiem vienkārši futbolu spēlējam.
Okay. Bet vienkārši treneris dod to signālu, jums kaut kas jādara. Šīs 2 nedēļas nenozīmē, ka jums vispār nekas ar fiziskām aktivitātēm nav jāsacē. Kā man liekas, tas ļoti pareizi. Tad, Ivar, vēlreiz no pieredzes varbūt vari padalīties. Nometnēs rīturos mums ir jēga taisīt, un tu iepriekš minēji, ka var dot iespējas iet zālē, iet ārā, ko darboties, bet rekomendēju, ka vajadzētu viņam izkustēties pirms viņam, vai tomēr, lai vairāk laiks atpūsties viņam atjaunoties. Es teiktu, ka mūsdienās vajadzētu būt tādiem, tā kā optional iespējai. Mēs iesim no rīta, piecelsimies vienkārši, pirms brokastīm mēs kaut ko padarīsim, kaut kādu, un viņi var izvēlēties, cik viņi atraktīvi to vajag darīt. Ja viņi negrib nākt, viņi var nenākt. Es tā uzskatu mūsdienās. Jo ir tiešām kādi jaunieši, kas vienkārši grib ilgāk pagulēt, un viņiem vajag ekstra stundu vairāk, un viņi aizgāja gulēt visi kopā, jo viņi dzīvo vienā istabiņā, bet kādam vajag ilgāk pagulēt, un tad mēs arī stāstam respektējam pārējos, lai viņi turpina gulēt, ja viņi vēlās, un tie, kas ir gatavi, jo, ka viņi var piecelties, viņi iet, un viņiem ir tāda iespēja līdz brokastīm vienkārši šāda veida izkustēties, ja nē, viņš var to nedarīt. Es teiktu, ka tā būtu aktivitāte, kurai vajadzētu būt tā kā brīvas izvēles. Jo miegs ir svarīgāks. Miegs ir svarīgāks nekā tā pamosties. Bet, protams, treneriem ir kaut kāda sava iekšējā kultūra, kas viņam liekas svarīga, kā viņš veido to visu grupu. Viņam liekas, ka visiem kopā jāsanāk, pirms tam jāsagatavojas dienai. Tā katra trenerota izvēle, bet tā no fizioloģiskā viedokļa, tā no fiziskā viedokļa tam nav īsti pamata, ka viņam no rīta būtu jāpiecinās un jāsagatavo kaut kā, ka viņš būs pēc tam labāks. Tā nav. Paldies. Un no manis pēdējais jautājums par to spēļu skaitu, ko minēju pašā sākumā, par mūsu izlašu kandidātiem. Vai varbūt tev ir dati par tiem mūsiem, kur ir ārzemēs, teiksim, kur ir Spānijā? Cik viņi spēlē gadā? Jā. Es par šo tieši, kad biju jauniešu komisijā FIBA, principā ar katru valsti parunāju. Un, jāskatās, tā nav tikai mūsu problēma. Ir valstis, kas vienkārši sistemātiskāk skatās, un viņiem ir atsevišķas, piemēram, akadēmijas, kas ļoti ierobežo spēļu skaitu jauniešiem, bet tai pašā laikā arī labākie izlašnieki Spānijā arī nospēlē pie 100 spēlēm atsevišķās vietās. Ja viņi pārstāv kādu atsevišķu akadēmiju, kur strikti noteikumi, ka viņi nevar spēlēt vairāk kā 50, tā nespēlē, un viņiem arī tad ir kašķis ar izlasi, jo izlasē diezgan daudz čempionātā spēles un vēl kaut kas, bet man precīzu datu nav, bet ir katrā valstī ir šādas problēmas ar atsevišķiem jauniešiem. Izņemot tur ļoti sistemātiskās kā Nīderlanda, Somija, viņiem Eiropā, viņiem tā īstenībā viņiem ir noteikties tas skaits, viņiem arī tas grafiks, cik viņi var pieteikties turnīriem, tam līdzīgi viņiem tā strikti noteikumi, un vienkārši viņiem nav iespējas to spēlēt. Bet bet tas nav tikai Latvijas problēma, tā ir noteikti Eiropas un pasaules problēma. Vai vēl kādam jautājumi? Tad teikšu paldies. Noteikti, ja jums ir kaut kāds vienkārši jautājums, kur jūs gribat vēl, tad jūs man droši varat sazināties ar jums, kas man visi klāts šie treneri. Es īstenībā, man liekas, lielāko daļu esmu kaut kā pārmetis vārdu arī par šīm lietām, ko mēs šodien runājam. Tā kā veiksmi jums tālāk, veiksmi vasarā. Ceram uz sadarbību. Paldies. Paldies, Jur. Paldies. Paldies.